Kuldīgā ir kaut kas tik skaists un unikāls kā Kuldīgas ventas rumba. Šis ģeomorfoloģiskais piemineklis, kurš ir 275 metrus garš un, kā saka, arī garākais Eiropā. Un ja mēs vietu ap šo pieminekli, kurš ir kā viens no galvenajiem turismu galvmērķiem Kuldīgā, varam sakopt un tikai uzlabot, tad tas mums nāks par labu. Upe ir aizaugusi pēdējo 40 gadu laikā. Tas ir tas laiks, kad vēl bija kolhozi, bija sovhozi, tāpat mums bija kokapstrādes kombināts vulkāns, no kurā it kā veidojās visas šīs vielas, no kā veidojās arī šis apaugums. To ietekmē ne tikai minerāla mēsli, bet arī notekūdeņa attīrīšanas ietaises un to esamība vai neesamība. Tādā ziņā Eiropa ir labu darbu izdarījusi, vai ne, pēdējos gados? Es domāju, ka mēs noteikti nākotnē arī dēļ tā varētu sagaidīt labāku kvalitāti, teiksim, jā. Nu, plus vēl, protams, tas, kā mēs saimniekojam. No tāda dabas aizsardzības viedokļa jūs taču principā izpostat kaut kādu daļu tās floras un faunas, kas te ir. Un es vienkārši domāju, nu, zivtiņām kaut kādas vietas, putniņi liksdojuši tajās krūmos. Tādā īslaicīgā skatījumā skatoties, protams, ka mēs, izvācot ārā ūdensaugus ar visām saknēm, izvācam ārā arī to, kas dzīvo uz viņiem virsū. Bet ūdeņu speciālists pirms tam apskatījās. Tas, kas šobrīd dzīvo uz augiem, ir sugas, kādas dzīvo lēnās upēs, ezeros un dīķos. Aha, ka Venta bija zaudējusi savu upes statusu. Tieši tā, Venta bija kļuvusi jau lēnai upei dīķim līdzīga, un tas ir mūsu uzdevums. Mēs atbrīvojam lielās platībās lašiem piemērotas nārsta vietiņas, mēs uzklājam viņiem baltus paladziņus un gaidām, ka pēc 2 nedēļām laši būs šeit. Es varu apliecināt pēc citiem tādiem līdzīgiem darbiem, ko mēs esam Salacā taisījuši, ka pirmajā gadā pēc vasaras tīrīšanas gadiem rudenī upē ienākošo lašu skaits ir 6 reizes lielāks. Un tas ir pats mazākais cipars salīdzinot to ar tiem uzlabojumiem, kādi būs nākošajā un aiznākošajā gadā. Jūs domājaties, cik te turpmāk sēdēs makšķernieki gar visu malu pēc jūsu šitiem vārdiem? Makšķernieki jau sēž, un to, vai upē dara labu vai sliktu, pirmās novērtēja pīles, un nākošie tie bija makšķernieki, kas parādījās upes krastā jau 3. dienā pēc darba uzsākšanas.